Krāsnī cepts baklažāns ar mocerellu. Karstumisturīgā traukā liec ķiršu tomātiņus, ķiploku daiviņu, rozmarīnu zariņu, apšlaksti visu ar olīveļu un liec krāsnī cepties 180 grādos. Aptuveni 30 minūtes. Tikmēr pārgriez baklažānu uz pusēm, ar nāzi sagraiz baklažāna vidiņus, apslaki visu ar olīveļu un apber ar sāli. Liec krāsnī cepties arī 180 grādos aptuveni 30 minūtes. Kad tomātiņi gatavi, izņem rozmarīna zariņu un sablendē tos. Izceptajiem baklažāniem izspied uz iekšu vidiņu, pildē ar sablendēto tomātu mērci, pa virsu liec sagrieztās mocerelas šķēlītes, olīvas un cep krāsnī aptuveni 10 minūtes. Uzber oregano, dekorē ar bazilika lapiņām un baudi.